Esiet sveicināti, dārgie Lucky Latvijas sekotāji un affiliate partneri. Šis ir pirmais un pēdējais Lucky Latvijas affiliate bezmaksas apmācību video tiem, kas vēlas attīstīt savus iemaņas digitālā mārketingā un pelnīt internetā naudu. Šajā video mēs iemācīsimies veidot savu YouTube kanālu, kas ļaus mums ilgtermiņā piesaistīt sekotājus, skatītājus un ar to pelnīt. Kas tev būs vajadzīgs? YouTube, Canva, CapCut, pacietība un darbs. Esi gatavs? Aiziet! Tā, pirmais, kas mums ir nepieciešams Gmail konts, mums ir nepieciešams YouTube konts arī. Tāpēc izveidojam Gmail kontu, ja jums jau ir, ļoti labi dodaties uz YouTube. Tā, es ielogošos savā jaunajā Gmailā. Attiecīgi, tas man nav vajadzīgs. Tas man arī nav vajadzīgs. Principā visus tos numurus un tā tālāk, to jūs attiecīgi varat pievienot. Tas noteikti būs vajadzīgs verifikācijai tālāk. Mēs esam iekšā YouTube. Tagad mēs izveidosim šeit labajā stūrī kanālu. Mums būs savs YouTube kanāls. YouTube kanālam mēs izvēlamies nosaukumu, attiecīgi, uz ko mēs fokusējamies. Šajā metodē mēs fokusēsimies uz YouTube klipiem, konkrēts streamers, šajā gadījumā Lucky Latvian Clips. Mēs varam nosaukt viņu šādi, mēs viņu varam nosaukt dažādi. Noteikti veidojiet šo nosaukumu smuki, lai viņš izstās, ja? Mēs varam šādi darīt. Un tad mēs varam to handle, ja tas usernames var izstīties šādi. Names būs Lucky Latvian Clips. Create channel, ok. Tātad mēs izveidojam YouTube kanālu. Tūlīt mums būs savs YouTube kanāls. Voilà, mums ir savs YouTube kanāls. Ok, ko mēs varam darīt? Mums noteikti viņš ir jāuztaisa smukāks, jāuzfrišina. Un kur mēs to varam darīt? Tā ir Canva. Canva būs jūsu, teiksim tā, one to go tools, ja? Ar kuru jūs varēsiet taisīt gan thumbnailus video, ja? Gan arī attiecīgi kaut kādas citas lietas, kas jums nepieciešams. Viņam ir free versija, bet ir arī pro versija. Es izmantoju pro versiju, bet var droši lietot arī free versiju. Viņai, manuprāt, ir tikpat laba. Labi, nav tik laba, bet pietiek ar to, ko mēs tagad darīsim. Tā, ielogosimies ar to pašu Gmail kontu, ja? Mums noteikti vajadzīgs šeit mums personāli, ja? Kur jūs varat uzreiz reģistrēties, un lietot pro versiju. Mums pagaidām būs parastā versija šeit, ja? Mums vajadzīgs, tātad, kas mums ir vajadzīgs? Mums noteikti ir vajadzīgs header banners, kurš ir šāds tā izmērs, ja? Lai YouTube kanāls izstītos labi, un arī picture, tas logo. Tas ir nepieciešams, lai jūsu YouTube kanāls tiešām izstītos labi. Description, ja, attiecīgi apraksts, links, šeit mēs ievietosim attiecīgi Lucky Latvian affiliate linku, ja? Piemēram, bonusi, ja? Šeit mēs ievietosim Lucky Latvian, Lucky Latvian, ja? Šeit jūs ievietot savu affiliate linku. Tā, saglabāsim. Ok, te mums būs tas izdarīts. Descriptionā mēs varam izmantot arī ChatGPT. ChatGPT mēs attiecīgi ierakstam, principā, kur jūs izveidojat. Create YouTube video description for my new channel Lucky Latvian Clips, where I will highlight streamers Lucky Latvian biggest wins from last week. Šeit var principā izmantot angļu valodu un tad pārtulkot uz latviešu valodu. Es uzrakstīju šādu te smuku aprakstiņu. Attiecīgi man ChatGPT viņu uztaisīja. Mēs šeit varam spēlēties droši, uzrakstīt kaut ko citu. Attiecīgi, ja mums kaut kas nepatīk. Bet principā šis te apraksts, viņš kalpos tiem, kas attiecīgi grib padziļinātāk zināt par jūsu kanālu kaut ko, kas tāds ir. Līdz 1000 simboliem. Es lieku emojis, izmantoju, ja, emojis pievēršu vairāk uzmanību. Emojis mēs izmantosim arī šajā te YouTube video title, jeb nosaukumā, kas arī būs svarīgi. Divas lietas būs title svarīgs, apraksts un arī video thumbnails bildi. Bet to pēc tam. Tā. Tagad tas mums ir izdarīts, saglabāsim, iesim uz Canvu. Canvā mums ir nepieciešams tātad šis te banners. Tūlīt parādīšu. Uztaisīsim vispirms logo. Tātad mums ir par
Mums ir par Lucky Latvienu, jā? Ko mēs varam? Mēs šeit varam taisīt kaut ko saistīt ar Lucky Latvienu. Ko mēs te varētu darīt? Mēs varētu kaut ko paņemt šeit. Mēs noteikti varētu paņemt logo. Paņemsim logo. Ok, logo mums ir. Un tagad šeit atradīsim YouTube logo. YouTube channel logo. Te jau kur var redzēt. Te ir kur pro versija, jā, bet es domāju, kad, lai uztaisītu YouTube to logo, nevajag pro versiju. Mēs paņemsim kaut ko smuku, vienkārši smuku background bildīti kaut kādu. Un ieliksim Lucky Latvienu pa vidu. Šeit arī pro versija. Nu jāmeklē, kur nav pro versija. Ar pro ir vieglāk strādāt, tiem daudz vairāk materiāli. Bet mēs paņemsim kaut ko vienkārši, uzliksim pa vidu logo. Un būs ok. Kur, piemēram, jā. Te uzreiz viņš iedod citas kaut kādas smukas lietiņas. Tātad šis mums ir. Tad mēs atveram vaļā. Mēs varam izdzēst, teiksim, tā lietas, kas mums nav vajadzīgas. Šis ir kā piemērs. Es ieteiktu noteikti iedzināties vairāk, izpausties vairāk uz dizainu, veltīt vairāk laiku tam, bet es parādu principā šo ceļu, un tad jūs paši varat darboties tā. Tā. Tad jums ir Lucky Latvienu logo. Pie uploads. Nu, re. Mums ir Lucky Latvienu logo, smuki. Tā, nu, man liekas diezgan ok īstenībā priekš pirmās reizes, ne? Ok. Labi, tad mums logo ir gatavs. Tā, tad mēs spiežam share, download PNG, no PNG uz JPG formātu un liekam max kvalitāti. Ok, arī šeit vajag pro versiju. Labi, es rādu to, kas ir pieejams, jā. Ok, davai. Tā, labi, ok, download. Tā, mums ir logo. Tūlīt ķersimies klāt pie banner arī. Tā, kur mums te ir? Tā, descriptions ir, picture. Tūlīt jau, nu re. Upload spiežam, jā. Spiežam done, un pastieties. Es domāju, ka te mēs varējām īstenībā pierakstīt vēl, zin ko? Mēs varējām pierakstīt šeit ar tekstu. Smuki. Parādīšu jums, ko es domāju. Šis labi izstītos. Atkal pro. Nu jā, redz, ka pro tomēr daudz kur vajag. Klips. Kaut kā šādi, tad nebūtu tik... Jo gan jau, kad būs daudzi, kas vēl taisīs ar šo te logo, tad jūs kaut kā atšķirsties. Nu, lūk. Tad mums attiecīgi ir bildīt. Lucky Latvienu klips. Es īstenībā šo te nokačāšu vēlreiz un uzlikšu šim te YouTube kanālam jaunajam. Jā, ok. Ejam atpakaļ. Vēlreiz. Nu, mums tagad būs smukāka bildīte. Nu, re. Tā, tas mums ir izdarīts. Tagad mums ir nepieciešams banners. Šeit ir bišķi trikī. Šeit ir bišķi sarežģītāk. Pastīsimies, vai mums atjaunojās. Boom! Nu, re, jau kļūst YouTube kanāls mums smukāks. Tā, ok, ejam tālāk. Mums Canvā jāatrod ir Create Design. Un šeit uzspiežam searchā. Mums ir arī šeit YouTube banner. YouTube banner. Un izvēlamies attiecīgi jebkāda veida banneri. Šeit sarežģītākais būs posms ietilpināt informāciju attiecīgi, lai šis te viss būtu redzams uz visām ierīcēm. Tāpēc, principā, info jāliek ir šeit kaut kur vidū. Tā, izdesim liekos elementus kaut kādus. Paņemsim mūsu uploaded logo Lucky Latvienu. Tā, šādi. Pieliksim krāsu, varbūt citu. Kas mums bija logo kaut kāda zeltainā, jā? Ok. Šitos var nokrāsosim zeltainus. Nu šeit saku, te ir mākslinieckais attiecīgi, cik jūs gribat izpausties ļoti, bet ieteiktu tiešām noformēt viņu pēc iespējas smukāku. Tad šeit attiecīgi ir mums
Attiecīgi mums ir subscribe ikoniņi. Un ieliksim arī mūsu slaveno, nu jau Sparkle, ko mēs izmantojam arī logo izveidē. Tā, kaut kā šādi. Nu, kaut kas jau mums te veidojās. Labi, ok, tagad pamēģināsim ielikt viņu ielikšā šo te baneri mūsu YouTube kanālā jaunajā. Tā, viņš downloadojās. Seivojam. Un ejam uz mūsu kanāla iestatījumiem un mainam baneri. Tā, izvēlamies. Arā, kaut kā mums sanāca kaut kas te. Redzat, te ir principā redzams uz visiem, uz televizora, atvainojos, šeit uz desktopa kā izstās, un šeit uz visām ierīcēm. Tad mēs esam kaut kā menedžējuši visu smuki ievietot redzamajā zonā, spiežam done, spiežam publish, jeb saglabāt. Nu rē, ejam apsīties, kā mums izstās mūsu kanāls. Būm, nu rē, te jau kaut kas jau sāk notikt, ne? Es domāju, ka izstās jau kaut cik cerīgi. Ok, nākamais solis, kas mums jādara. Mums attiecīgi ir izveidots YouTube kanāls, mums viņš ir noformēts, jā. Teksts mums ir, kur mūsu links iekšā affiliate ir. Tagad, kas mums ir vajadzīgs, šeit būs ļoti svarīgi. Mums ir nepieciešams lejupielādēt 4K video download, 4K video downloader plus programma. Šī programma attiecīgi ļaus mums, ko viņi darīt. Viņi ļaus mums lejupielādēt pilnus streamus. Piemēram, kur man ir Leko un Jūra Kalniņa streams, ja? Es attiecīgi, man ir pieejams URLs. Es lejupielādēju šo te programmu, ja? Ieinstalēju. Un attiecīgi, man kur pieejams ir šis te video. Ar free licenci, bezmaksas licenci, viņš piedāvā 10 video dienā, bet tas ir pilnībā pietiekami, ja mēs lejupielādējam visu pilnu vienu streamu, tas ir viens video, un mēs no streama varam izvilkt vairākus klipus un uztaisīt principā vienu video. Tā kā, un viņš atjaunojās katru dienu. Tātad nākamajā dienā jums atkal būs 10 video, ko jūs varat lejupielādēt, ja? Ar šo programmu. Es viņu izmēģināju, iztestēju, strādā labi, un principā diezgan laba programma, jo viņi atļauj arī labā kvalitātē šos te video lejupielādēt. Nu lūk, tātad mums ir video, kur URL, mēs aizējam, atveram šo te programmu, ja? Un tad mēs kur uzreiz spiežam paste link, paste link, ja? Un viņš viņu nokačā. Tāds nekačās, jau tos izdarīs, ja? Nu lūk, un tad, kad tas ir izdarīts, ja? Mums ir pilns streams pieejams, ja? Kur uzspiežam mapīti, un mēs attiecīgi viņu varam redzēt. Mēs viņu varam atvērt, mēs viņu varam nosīties uz savu datoru vai uz telefonu. Un attiecīgi mēs esam gatavi sākt pašu, teiksim tā, laikietilpīgāko, bet interesantāko procesu klipu griešanu. Šeit ir divi veidi, ko mēs varam darīt. Mēs varam darīt šo metodi YouTube, ja? Klipus taisīt. Vēl ir ātrāka metode īstenībā. To es jums arī parādīšu. Ir tāds streamscharts.com tools KickVods, ko mēs šeit varam darīt. Mēs aizējam uz Kiku, mēs aizējam uz kaut kādu streameri, piemēram Melstrojas, ja? Jūs arī īstenībā varat meklēt citus streamerus. Es ieteiktu fokusēties arī uz tādiem populāriem citiem ārzemju streamiem, jo, man liekas, tur ir daudz vairāk un ātrāk var to popularitāti dabūt savam YouTube kanālam, jo vienkārši viņus meklē vairāk attiecīgi. Ja? Lucky Latvian ir tikai piemērs, bet, protams, Latvijā, es domāju, noteikti ir vērts arī var taisīt Lucky Latvian klipus. Viens lielisks piemērs ir Botsman Gamble. Ja? Viņš taisa klipus principā no visiem gambling streameriem, kas ir Latvijā. Ja? Tāpēc šeit ir labs piemērs, kā to darīt. Iemetīšu linku. Droši ejiet iekšā Botsman Gamble, skatieties, ļoti, ļoti labs kanāls, no kā iedvesmoties. Nu, lūk. Tātad paņemam, aizējam uz Kiku, ja, un atrodam Melstroja klipu, dabūjam attiecīgi, piemēram, viņa linku šī te klipa, spiežam kopiju, ievedam šo linku šeit, šajā te lauciņā un spiežam download. This is a clip link, please use clip downloaders, ok.
tāda kickclip downloader, ja? Spiežam, un mēs varam augstā kvalitātē nokačāt šos te MP4 klipu, ja? Nokačājam viņu. To es parādīšu pēc tam, kas notiks tālāk. Tātad jums ir šis te klips, labā kvalitātē, un attiecīgi jūs varat darīt arī šo veidu, ja? Kicklipi vai arī kačāt pilnu uzreiz YouTube tiešraidi, un tad attiecīgi tālāk darbs ir ar CapCut. Tātad lejupielādējam CapCut, es esmu viņu jau lejupielādējis, rekur. Viņš ir bezmaksas tools, viņam arī ir pro versija, es izmantoju pro versiju, jo tur ir daudz vairāk iespējas, bet ar free versiju ir pilnībā pietiekami. Jūs varat arī ar free versiju droši strādāt un izmantot šo te rīku. Downloadojam viņu, ieinstalējam, jā, attiecīgi, un tad attiecīgi, ko jūs varat darīt, jūs varēsiet editot video. Tā. Tad, kad jums esat ieinstalējuši šo te CapCut, jā, jūs spiežat Create Project, ja? Tad, kad ir Create Project atvērts, jūs varat attiecīgi šos te klipus likt iekšā ar importa pogu. Importa poga šeit, ja? Man ir nokačāts šis te Jura Kalniņa Leko streams, ja? Es atveru šo te mapīti, ja? Un attiecīgi ievelku viņu iekšā. Viņš ir ievilkts šeit iekšā ar importu pogu, jūs to arī varat darīt, ja? Un tad, kad tas ir izdarīts, jūs viņu attiecīgi liekat iekšā šeit, ievelkat iekšā šajā te editorā, kurš notiks šī te video klipu rediģēšana. Nu, lūk, un šeit sākās tas laikietilpīgākais process, bet, teikšu tā, te arī prasās arī nedaudz tas skills, jeb prasmes, griezt klipus katru reizi būs ātrākas, labākas, ja? Un ko šeit griezt parasti, ja? Jautās, ja? Nu, šeit parasti griež labākos momentus, kas izraisa tiešām tos skatītāju vislielākās emocijas. Tie ir lielākie vinnesti, ja? Tie ir kaut kādi smieklīgākie momenti, kas ir, nezinu, vai tur Juris apvemjās, ja? Vai kaut kas cits. Nu, vienalga, bet principā visi klipi, ja video, kas izraisa cilvēku emocijas, ja? Jo tas cilvēks, viņam būs emocijas, viņš gribēs skatīsies, viņš skatīsies to video tālāk. Un šeit kā tas notiek? Es parasti, ko es daru? Es parasti uzreiz ielieku visu video, un es lēnām šitā te braucu cauri, ja, tam video, un skatos, vai ir kaut kādi laimesti bijuši, piemēram, ja. Un te bija kaut kāds laimests, ja. Un šeit es, piemēram, sagriežu, es varu parādīt. Un arī pie šotiem un ir desentīgs. Nu, re, pirmais klips. Otrais klips, kaut kāds vinests. Nu, lūk, un tā es griežu attiecīgi šos te klipus no šīta streama. Trešais klips. Ai, bet tik žēl, ka Wilds nav. Tik žēl. Ceturtais klips. Principā šeit ir visi jums tiešraide pieejama, un no šīs te tiešraides griežat vienkārši labākos klipus. Jūs varat fokusēties uz divām lietām. Lielākiem vinestiem, un otrs vienkārši smieklīgākie momenti, jā. Divas lietas, tādi lielākie vinesti, smieklīgākie momenti. Es ieteiktu fokusēties uz lielākiem vinestiem, ja mēs runājam par Lucky Latvian Affiliate, ja? Tur noteikti būtu lielāks, teiksim tā, fokus uz šīs te reģistrācijām jaunu spēlētāju piesaist, ja? Tāpēc, jā, principā, jā, te ir attiecīgi šī te klipu rediģēšana. Klipus var rediģēt ļoti vienkārši, jūs viņus iezīmējat, ja? Un tad attiecīgi skatāmies, kaut kur apstājamies. Šeit ir split poga, ja? Jūs šo te split pogu, principā, varat attiecīgi sadalīt šos te video vairākās daļās. Un, piemēram, nevajadzīgo daļu, kad viņi ir atdalīti ar šo te split pogu, jūs varat attiecīgi viņu izdzēst. Tādā veidā samazinot šo te streamu. Jo, principā, kad es viņu ieliku šo te streamu, viņš bija viens liels blāķis, ja, šis te. Tad attiecīgi ir jāgriež ārā tās, teiksim tā, garlaicīgās vietas, kas nav vajadzīgas, ja, un jāmeklē šeit laimesti. Viens veids, kā to darīt, ir skatīties uz balansu, skatīties, kur balanss ātrāks veids, kur balanss palielinās vai samazinās, un kaut kāds bonus bais notiek, ja, kas ir, piemēram, interesanti skatītājiem. Un tādā veidā jūs vienkārši pātrinat šo te video apstrādes, klipu izstrādes laiku. Nu, rekurs 138 eiro, piemēram, ja, klips. Tātad rekurs sensational sākās.
Mēs varam uzspiest split. 138 pēdējais pigīti iedevā. Nu, un mēs šādā veidā liekam delete, piemēram, un mēs šādā veidā varam vienkārši griezt šos te klipus ārā. Kad ir, piemēram, šie te klipi gatavi, jums, piemēram, video jau tur kaut kādas 5 līdz 10 minūtes, es uzskatu, tas ir atkarīgs no streama, ja, cik bijis interesants un tā tālāk. Jūs attiecīgi varat šos te video eksportēt. Eksports notiek attiecīgi šeit augšā, kur poga eksportē, ja. Jūs varat viņu eksportēt uzreiz 4K, visticamāk 1080, jo mums tā bija tā versija, kuru mēs, tas bija tas video formāts, kādu mēs viņu leju pielādējām, ja. Un tad eksportēt, kur jums nepieciešams. Šo te video, ja, jūs attiecīgi, es izmā to arī izdarīsim kopā, es kā piemēru izdēsīšu šo te ārā. Mums ir kaut kādi klipiņi, ja. Vēl, ko mēs izdarīsim, mēs pievienosim tekstu. Mēs pievienosim kaut kādu tekstu. Un mēs izdarīsim šādi. Saņem savu bonusu links aprakstā. Samazināsim fontu. Kur mums šis teksts. Ja. Mēs viņu šeit varam visu pilnībā video paildzināt attiecīgi, un šajā video viņš arī būs. Un tas jums palīdzēs šīs te reģistrācijas arī palielināt, jo cilvēki zinās, kur meklēt šo te jūsu linku, un viņš ieskatīsies šajā aprakstā video. Nu, lūk. Tur šeit jūs varat pievienot īstenībā atrast gan arī dziesmiņas klāt pieliktas kaut kādas sound effects dažādas, ja. Piemēram, explosion. Jā, mēs varam, piemēram, pielikt šeit explosion, pieliksim kaut kādu, kur te bija kaut kāds vienests. Šeit var smulkāk bišķi, šitā. Tā kā šeit jūs varat strādāt, viss ir atkarīgs no tā, cik jūs ļoti gribat šo video kvalitāti uztaisīt. Jo vairāk jūs laiku ieguldīsiet šajā CapCut programmas izpratnē un izpētē, kas šeit ir darāms, ja, ko var izdarīt, jūs noteikti katrs video paliks tikai labāks. Jo, principā, tā ir vislaikietilpīgākā lieta šajā procesā ir šī te video izstrāde. Bet es uzskatu to, ka ar otru metodi, kurus jums rādīju tikko par klipu downloadingu, ja, attiecīgi, ja, šo mēs tad eksportējam, parādīšu to, ko mēs darīsim ar šo te video. Tā. Tā tad, ok, mums būs savs pirmais video. Mēs viņu arī ieliksim. Un, iespējams, varbūt kaut kāds trafiks. Nu, lūk, tas mums ir gatavs. Starp citu šeit, ja jūs izmantojat pro versiju, jūs pat taisno varat TikTokā laist arī. Viņš automātiski izģenerē šo te formātu. Tā, tas mums ir izdarīts, jā. Nu, tad parādīšu to otru metodi attiecīgi. Create project. Jā. Un mums attiecīgi bija otra metode ar Kiku. Tā. Kiks mums ir šeit. Jā, Kik clip downloader. Streamcharts.com. Šeit pie klips, jā. Jūs varat attiecīgi izvēlēties Kik clip downloader, ja? Un jūs varat arī vodu, tātad tas ir pilns streams, kačāt šeit, ja? Twitchā ir pilnīgi tas pats, man liekas, ja es nemaldos. Twitchā, protams, ir kazino, man liekas, šobrīd daudz nefigurē. Kiks un YouTube šobrīd populārākais. Tā, nu, lūk, un attiecīgi, kur mums tas otrs video ir? Melstrojas. Kur ir Melstrojas? Tātad Melstroja video, ja? Otrs kanāls, piemēram, jūs izdomājat otru kanālu taisīt Melstroja Biggest Wins. Easy, kur pirmais Melstroja klips. Ejam atpakaļ uz Melstroja šo te Melstroja klipiem. Meklējam vēl klipus viņam. Te ir ļoti daudz viņam tie klipi, man liekas. Tā most recent, all time, last month.
Un tad var meklēt šos te klipus. Vai viņam daudz viņi ir. Paņemam jaunu attiecīgi kaut kādu, ja, kur viņam vēl viens kaut kāds viens, paņemam šo pogu share, kopiju, iemetam atkal un atkal kačājam. Un šādā veidā mēs vienkārši saliekam daudz klipus kopā šajā CapCutā. Un attiecīgi sataisam video par Melstroja lielākie vinesti. Kanāla nosaukums Melstroja Biggest Wins. Formatējums, tā pašu, ko mēs darījām attiecīgi. To pašu, ko mēs darījām, kur es tiegāju? Jā, mēs esam pareizi. To pašu, ko mēs darījām šeit, ja? Melstroja logo, kaut kāds, jā. Klips, bum bum. Un attiecīgi angļu valodā ar ChatGPT. Tā kā tas ir tas. Ko mēs vēl darījām? Noteikti video sākums vajadzīgs, ja? Mums noteikti video sākumā kaut kas jāpieliek. Mēs attiecīgi varētu šeit librarijā atrast kaut ko lai mēs varētu sākt video smukāk. Intro un end, ja? Intro. Mēs varam intro paņemt kaut kādu transition, scenery, atmosphere. Kaut kas mums te ir. Ieliksim šo te scenery. Ar dziesmu pat ir, jā, mēs varam ielikt viņu šeit, šādi te. Samazināsim viņu uz kaut kādām, nezinu, 10 sekundēm, uz kaut kādām dažām sekundēm. Pievienosim tekstu šeit augšā. Jā. Te, protams, var smukāk viņu uztaisīt. Paņemsim kaut kādas templētas jau. Rekur templētas smuks. Melstroja Biggest Wins. Jā, un tad mēs attiecīgi varam šeit smukāk to. Tev nedaudz vajag to māksliniecisko garu ieslēgt. Melstroja Biggest Wins, jā. Un uzliekam, piemēram, March 2025. Jā. Nu, lūk, attiecīgi. Un tad mēs viņu šeit pagarinām līdz tam intro nobeigumam. Un te jau mums sāk veidoties video. Tātad spiežam play. Kaut kas man te neizgāja pagaļ. Kas viņš apstājās? Un šādi tos klipus saliekam vairākus, ja uztaisim vismaz kaut kāds 5-10 minūtes video, tad, kad mums ir video gatavs, ja? Ko mēs daram? Mēs attiecīgi pievienosim to savam kanālam. Dosimies uz mūsu kanālu, kas ir šeit, ja? Un pievienosim video, upload video. Video mums attiecīgi bija jau nolādēts no CapCuta pirmais. Juris Kalniņš un Leko, jā, un rekur viņš ir. Tā. Tagad attiecīgi notiks uploads. Kas mums šeit ir svarīgi? Šeit mums ir svarīgi, ļoti svarīgi īstenībā, vairākas lietas. Pirmā svarīgā lieta ir šī titles. Tas ir pirmais, kas uzrunās cilvēku ienākt jūsu video un skatīties šos te video. Divas lietas. Otra lieta ir thumbnails, jā. Thumbnailu attiecīgi mums vajadzēs verificēt šo te kontu. To es nedarīšu, jūs paši varat izdarīt, verificēt kontu, tad jūs attiecīgi viņu varat lietot šo te thumbnailu funkcionalitāti. Bet šeit ļoti svarīgi izmantot ir emojis un attiecīgi kaut ko skandalozu. Piemēram, nezinu, Juris Kalniņš priet Jura Kalniņa un Leko aparātu izprieces. Labākie momenti. Ot, kaut kā tā. Nu, šeit es saku, te ir jātestē attiecīgi, bet viennozīmīgi šeit mēs liekam kaut ko skandalozu, interesantu. Tā, un šeit emojis, kaut kādu emoji. Jā, ņemsim kaut kādus emojis, saliksim. Tā. Emoji.
Tas mums arī ir. Nu, lūk. Un apraksts, jā. Aprakstā attiecīgi, to mēs varam izmantot, te mēs varam izmantot ChatGPT mierīgi. ChatGPT. Izveidot video aprakstu. Manam YouTube video, kurā redzami labākie, lielākie vinnesti no Jura Kalniņa un Leko tiešraides. Tā, attiecīgi, to mēs nokopējam. Tas ChatGPT šeit nav tik labs, bet principā jūs pielāgojat šo te tekstu. Skaties šeit, lai uzzinātu par lielākiem aizrašiem ministru, kas tika iegūt tiešraidē šī brīža. Ok, te var principā uzlabot šo te tekstu. Šis te vajadzīgs attiecīgi. Un es domāju, ka kas ir vēl svarīgāk, šeit mēs liksim savu affiliate linku. Mums ir vajadzīgs affiliate links. Kas ir šeit jāliek video aprakstā. Jo, kā jau es teicu, mums video aprakstā ir iekļauts šis te teksts. Tātad šeit es attiecīgi ielieku šo te. Un redzu, šeit ir nepieciešama šī te verifikācija pilnā attiecīgi. Jums jāverificē savus YouTube kontus, jāpievieno mobilais tālrunis un tā tālāk, lai jūs varētu šos te linkus likt iekšā aprakstā. Ja? Un kā mēs to varam izdarīt? To mēs izdarīsim pēc thumbnail izstrādes, to parādīšu. Noteikti taisam arī playlistus. Šeit attiecīgi new playlist liekam Juris Kalniņš. Ja? Un attiecīgi mēs varam vēl uztaisīt Leko. Un šādā veidā viesus, piemēram, saliksim divos playlistos. No, it's not made for kids, ja? Tātad attiecīgi 18 gadi. Nu, lūk, tā, tas mums ir. Mums vajadzētu to thumbnail uztaisīt. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi šajā metodē. Tāpēc, ka tas ir principā tas, kas cilvēkus uzrunā, ieiet jūsu šajos te video. Tā, ko mēs darām? Mēs atkal atgriežamies uz Canvu. Un attiecīgi mēs spiežam Create New Design. Un te rakstam YouTube thumbnail. Kas šeit Canvā ir riktīgi labi? Ir attiecīgi, mēs varam atrast jau kaut ko gatavu. Mēs varam vienkārši uzspiest YouTube thumbnail, un viņš iedos šeit dažādus dizainu piemērus jau. Jo rekur, piemēram, Botsman Gamble, jūs redzat, viņš taisa šādus te thumbnailus, ja, kas ir diezgan labi. Te ir tā māksla, kad mums Canvā jādabū kaut kāds līdzīgs rezultāts. Šajā gadījumā mums jādabū būtu Juris Kalniņš un Leko jāizgriež, ja? Vai to ar Canvu var izdarīt? Gan jau, ka var izdarīt, mēģināsim. Attiecīgi. Tā, kas te notiek? Tā, mēs paņemsim attiecīgi Kalniņš. Izdaisīsim šito čoku. Smukāk, lai interesantāk būtu. Un tad attiecīgi Leko pastamies. Jā, nu mums attiecīgi ir jau sagataves no iepriekšējām tiešraidēm, bet es domāju, ka jūs internetā varat atrast šīs te bildes un vienkārši nokačāt viņus remove.bg, rekur. Uploadot šo te bildi, viņš noņems background un tad vienkārši uzspiežat iekšā Canvā, jūs varat attiecīgi viņu vienkārši uploadot šeit un šādā veidā izdzēst liekās lietas. Jā, no... Redz, cik smuki mēs sanāk. Tā. No. Juris Kalniņš. Leko. Man ir thumbnails, kas ir īstenībā varētu cilvēkiem, teiksim tā, uzrunāt. Kaut kāda cīņa, kaut kas, hypes, nu, cilvēkiem varētu patikt. Tā, ok. Nokčāsim šo te bildi un liksim iekšā YouTube kanālā mūsu. Tā. Linku mēs nevaram likt, tātad verifikācija obligāti jums jāveic šī te verifikācija šeit. Rekur. Principā, jā, standarts jāpievieno
pase vai arī jausties savs šis te video. Kad jūs to izdarat, jūs varēsiet šo te linku pievienot šajā aprakstā. Tā, es viņu tagad nelikšu. Es gribu pievienot to. Nu jā, es nevaru pievienot, jo es neesmu verificējis. Nu, šis thumbnails attiecīgi būtu jāuploado vat šeit. Tā, ok, tas mums ir izdarīts. Voilā, no copyrights, ļoti labi. Un tad attiecīgi spiežam public. Nu, mums ir pirmais YouTube video, kurš ir apskatāms visiem cilvēkiem. Tālūk. Principā šo te metodi noteikti 4 līdz 6 video nedēļā. Noteikti dažādi kanāli, Lucky Latvian labākie momenti, Lucky Latvian lielākie laimesti. Vienalga vai kas tas būtu, var taisīt, droši ņemt streamus, downloadot ar šo te programmu, vai arī izmantot Kik no citiem populārākiem streameriem, ne tikai Melstrojas, ir XQC, ir Rošteins, ir citi daudz streameri, kur šos klipus ņemt, likt iekšā CapCutā attiecīgi un taisīt šos te video. Tālūk. Nu jā, šī metode tiešām prasa pacietību, darbu un kā jau minēju iepriekš, Botsman Gamble, jā, piemēram, lielisks piemērs, no kuras smelties iedvesmu, manuprāt. Viņam attiecīgi gan ir parastais kanāls, lielais, kur viņš taisa dažādus momentus, gan arī viņam ir Gamble šis te kanāls. Tāpēc droši iedvesmojieties no šī kanāla, ja, un droši taisiet šos te video, jo tas būs, šī metode noteikti ilgtermiņā palīdzēs jums attīstīt jūsu kanālu. Ne tikai tas, ka būs ar Lucky Latvian affiliate iespējami, ne tikai tas, ka ar Lucky Latvian affiliate varēs strādāt daudz efektīvāk, bet arī monetizēt kanālu ar citām lietām. Tā kā droši darbojieties, ja ir jautājumi, droši rakstiet Lucky Latvian Telegramam. Video aprakstā ir reģistrācija uz šo te Lucky Latvian affiliate platformu, un ja jums patīk šis video, uzspiežam like, uzspiežam subscribe, noteikti kādam noderēs, noteikti kāds sāks savu YouTube karjeru šodien vai rīt, pateicoties šim te video. Tā kā droši izmantojiet savu iespēju sākt online biznesu ar YouTube. Lielisks bezmaksas veids, kā to darīt. Paldies visiem, kas skatījās, un tad jau tiekamies nākamajā pamācību video. Čau! Lucky Latvian affiliate platformā attiecīgi tu vari redzēt visas nepieciešamās lietas priekš savu affiliate marketinga darba. Šeit ir marketinga materiāli, šeit ir pamācības, bonusi, kurus ar saviem unikālajām saitēm tu vari reklamēt un ievietot šajos YouTube video aprakstos, ja? Un arī redzēt, kāds ir šis te top 15 šobrīd partneru rezultāti, iestatījumi, sazināties ar mums, droši reģistrējies un izmanto savu saiti priekš šiem YouTube video un ievieto viņus YouTube aprakstā.